Nu, es esmu dzimis un audzis īsts liepājnieks. Ielas puika uz Ulriha un Pētera Stočkas ielas stūri. Un mēs tur tajā puikas visi, kas bijām pie jūras tūmā, Dzintara iela, Pētera Stočkas iela, tālāk baigi turējamies kopā. Nu, tāds īsts vecliepājas puika. Nu, bet dzīvē tā sagrozījās viss, ka pēc sportistu gaitām pārrunāja man uz mūziku. Tas man vienkārši bija hobijs kādreiz dzīvē. Un tad, kad sāk profesionāli ar to nodarboties, Raimonds Pauls mums vienkārši piespied. Viņš teica, vai nu jūs paliekat amatieri, vai nu sākt nopietni visu to lietu darīt. Nu, tad bija tie gadi, ka jau nāca 80. gadu sākuma tam līdzīgi, jo braucām ar mežonīgi daudz. Latviju izbraukāt, Dievs, krustām šķērsām, to vispār nevar ieteikt. Katrs meža stūrīts un katrs iespējamā vieta, ko varēja kaut kur spēlēt, gan koncerts, gan balvas. Visi Latvija bija izbraukāt. Un tam radās tāds sapnis kādreiz, ka forši būtu, ka būtu meža stūrīt kādu mazu mājiņu, un tad teiksim, jā, tad dzīves otro pusi varētu mierīgi kaut kur pie dabas. Lai gan man, kāpēc man tāds, jo radi man visi Durbas pusē, tad Aiķi, Rutku mājas un Raibinieki un viss tur, bet tie visi ir vai nu nomiruši un jaunieši pārnākuši uz pilsētu, un tur tas viss izpārdots, un nekas tur nav vairāk. Un līdz ar to nekādas lauku mājas manā dzīvē tā īsti nav bijušas, izņemot pašu bērnību. Nu, tad tāds sapnis radās. Un tad braucu te ciemos diezgan bieži pie Liepājas teātra direktora Drēblata Jāņa. Viņam bija te tāda iesākti, kā viņš saka, no civilās aizsardzības laikiem tāds ķieģeļu bunkurīts. Un viņš te sāk būvēt tādu vasarnīcu un tam līdzīgi. Un braucot te ciemos, un te iepatikās viss šitas stūrs. Pirmkārt, ir fantastiski jūrmala, pērkonai vienreizēji jūrmala. Un tālāk. Un tā gāja gadi, līdz kamēr uzzināja, ka man te pateica, ka vietēji te pārdod zemes pleķi, kas ir samērīts un tā tālāk. Man tādā laikā bija tieši tāda situācija, kad savs ģimenes īpašums Liepāja ezera ielā vajadzēja pārdot, jo tie bija pārāk lieli. Vectēva Harmonija ērģeļu rūpnīca. Apsaimniekot to nebija spējīgs, ne man bija gribēšana, varēšana, un tētis ar vairs nevarēja. Pārdevām tos īpašums, nu, un nopirk šeit. Te ir skaists ģerbons. Vajag noveicies ar visu to, ka te ir vienreizēji cilvēki. Nu, un tā mēs te esam. Vecais Vikams jau savā laikā smējās. Mums te jātaisīja filharmonija. Vecais pērkonas klubs vēl bija. Es diriģēšu orķestri, Drēblas taisīs teātri, toreiz laist radio. Un starp citu, tad, kad bija Latvijas radio filiāla Liepāja, ka es vadīju vēl Liepājas neatkarīgo raidītāju, šinī te verandā ļoti daudz radioprogrammas taisītas. Ir visi radio ielas sestdienas pārraides, tiešraides arī no šejienes. Iespēja tādu darīt ar tehnoloģiju palīdzību. Un mēs svinējam Jāņas te un raidījām uz Latvijas radio un visu kaut ko. Tāda interesanta. Nu, tā es te iedzīvojies. Nu, varētu teikt, 5 gadus es esmu Nīcas novada, Nīcas pagasta iedzīvotājs. Liepāja man vairs nekā nav. Vecāki aizgāja labākos medību laukos. Un visi mani radi. Bērni aizbraukuši ir uz Angliju. Ar jau 7 gadus. Nu, 5 gadus es te dzīvoju. Forši gadījumi, bet nu kādi, ko varētu pateikt. Doma jau bija
iet uz Fiskultūras institūtu. Tad pēdējā brīdī Muciņš, Linards un tā tālāk, kas jau bija vecāki puikas, pierunāja, ko tur amplēsies, jāiet uz juristiem. Lai man jurisprudents vispār patika. Aizrāvos ar tādu lietu, man patika visu tā padarīšana. Bet, kāds dzīve viss notiekās, ka jau tu netiec iekšā tajā pieskaitāmo rindā, tad tev noliek rezervē. Bet es jau biju sportists, man jau nebija neviena laika nebraukt uz kolhozu, ne vēl kaut kur. Un tā es nevienu dienu universitāti neparādījos. Un tad man novembra beigās, atceros, bija PSRS junioru čempionāts Sunga Itī, tas ir tur Azerbaidžānā pie Baku. Man atnāca telegrāma, ka man jāiet armijā. Tad atbrauc no turienes un pat taisno uz kara komisariātu un prom armijā. Tā man pirmais dzīves posms nobeidzās tāds īsti ritīgs. Ja? Kā pabeidz bērnu jaunu sporta skolu. Sāk strādāt arī 72. gadā pie savu treneru kā palīgs oficiāli bērnu jaunu sporta skolā. Tā ir man pirmā darba vieta. Galva tenis treneris 72. gadā. Pat citu nebija doma. Lai gan tā. Es tagad pastāstīšu, kāpēc man tā mūzika kādreiz ir pielipusi. Mums bija baigi forša mūzikas skolotājs. Diemžēl neatceros, kā viņu sauc. Ļoti izskatīga dāma, tāda inteliģenta, kas tiešām mūzika mācēja mums pasniegt. Zin kā, tagad jau saka tā, mūzikas stundas tas pats, kas glītrakstīšana, ja, tikai tur atsēdētu vēl kaut kā. Nē, mēs tādā laikā klausījāmies mūzikas stundās, iedomājieties, tas 60. gadu beigas, 69. Rolling Stone, Beatles, plats, viņi pat atnes stundās un analizējam tā laika mūziku, jā, ne tikai tur savs kaut kādu tur mūzikas vēsturi, nezinu ko vēl, jā. Un tad viņi mūs vingrināja, tas saucamais solfeģo un vēl visādas lietas un lika kontroldarbs rakstīt un kaut kā man padevās visu tā padarīšana. Un man ritmika padomāja, laikam kā sportistam. Un viņi ieteica nodarboties ar mūziku. Kāda tur nodarbošanās ar mūziku, ja tu esi bezmaz vai profesionāls sportists. Bet tomēr aizrāva tā lieta. Un tad mums bija tāda pionieru vadītāja, Gabaliņas kundze. Un viņas vīrs bija Raimonds Gabaliņš. To visu Liepāja zina, arhitekts un ar buņģieris, pirmais Līva buņģieris. Un viņi kaut kā mums samusināja, ka vajag skolā uztaisīt ansambli. Jo pirms tam jau bija 6. skola tradīcijām bagāta ar tādu ansambli kā Senči. Jā, Senči tur skuņu valdi spēlēja, un Muciņš, Linards, Hermans, Aivars un jā, daudz vēl interesants. Bet tie tā kā nobeidz skolu un viss tas tā kā apstājās un vajagot uztaisīt ansambli. Un tad mēs tur salasījāmies tādu interesantu brigādi, kas kaut ko bišķi samācījās, un tad Gabaliņa Raimonds mūs tur apmācīja vēl kaut ko. Mēs pat skolas kaut kādos, es nezinu, pavasara svētkos pat nospēlējām. Nē, laikam tas bija kaut kādā 8. martā, tā kā uz sieviešu dienu vecākiem un skolotājiem nospēlēja veselu koncertu, kas sastāvēja no 3 gabaliem. 3 instrumentāliem skaņdarbiem. Es atceros, tas bija tāds interesants laiks. Tā aizrāvās. Un es tā kā spēlēju tā kā deju brigādē. Jo tādā laikā kā bija mode aizbrauc uz kaut kādu ciemu kultūras, nospēlēja koncertiņu, pēc tam bija dejas jāspēlē. Un tad Raimonds vienmēr bija dusmīgs, un man bija tā mums valda mīļākā grupa tādā laikā bija Jurei Hip, 71. 70. gads. Un tur tas smagais piesitiens, un tas jau bija tad smagais roks skaitās. Un es vienmēr sasitu viņam to drobeni, jo tādā laikā nebija tādas profesionālas tās ādas, jā, bet bija paši līmēji un darīja no kaut kādiem plastikātiem, no kaut kādiem, tas bija vesels process, un kaut kā man vienmēr izdevās saplēst, un taču dzinu no tam lugām prom, mēs jau tagad satiekamies un smejamies. Sports tomēr pieradina pie kaut kādas zināmas disciplīnas. Bija, kad es katru rītu 6 no rīta, kad 5-6 gadus vienkārši skrēju,
kāds 10 kilometrus vienalgos labs lietas vai vēl kaut kas. Tad man bija labs kaimiņš savā laikā, kas man iemācīja iet ziemā peldēties, starp citu no 18. gadu. Arī ziemas cauri, kad nav aizsals un vēl kaut kas tam līdzīgs. Ja netiek jūrā, tad skrien pa sniegu plikām kājām un iet augstā dušā. Vēl kaut kas. Tas vienkārši ne tikai dod to, kā saka, veselības devu, ja? Kaut kādā veidā, jo tādā veidā tu norūdi gan nervus, vēl kaut ko. Tā ir disciplīna, tā ir pašdisciplīna, tās ir kaut kādas tādas lietas, kas tev vienkārši sakārto. Nu, no rītas izēja tādu bruķis, man te tos pacilāja, aizēju uz jūru, nopeldos, izdara kaut kādas mājas darbus. Tā sākties diena. Es atkal pielēju alu. Būs īsumā izskrējis visu savu dzīvi cauri. Jā, brīžiem jau uznāk, kad tas miers pārstāja būt, bet nu tas tā. Es tāpat, kā mans tēvs ilgi nevar būt dusmīgs. Es varu būt ļoti ātri iekarst dusmīgs, jā, bet nu, pēc 5 minūtēm tas pilnībā pazūd. Mans tēvs bija tieši tāds pats. Tu zini kā, dzīvē ir bijuši visādi, bijuši ļoti daudz priecīgi brīži un bijuši arī traģiski brīži un lietas, kas liek tev pārdomāt vispār priekš kam tu esi, kāpēc tu eksistē un ko tu dari un tam līdzīgi. Un pēdējos 10 gadus, pat vairāk varbūt, es izjūtu sevī kaut kādu, nu man jāpaveic kaut kāda misija. Varbūt tam dēļ, ka, teiksim, labi, man senči ir bijuši tomēr, kas ir paveikuši daudz savā dzīvē, jā, un par viņiem tagad runā, nu, mans vectēvs kā fotogrāfs pirmām kārtām, jā, un kā ērģeļu meistars, un mans tēvs tāpat izcils atslēdznieks, ērģeļu meistars, un padomu laikā arī amatnieks izcils, jā. Mana māte un krustmāte nopelniem bagāti zootehniķi. Sakot, es nevaru palikt malā. Tā ir sagadījies, redz, ka man viss aizgājis caur rokām kājām, kaut ko darot fiziski, un man tā akadēmiskā izglītība nav tik spēcīga. Nu, tad ir kaut kādā savādākā veidā ir sev jākompensē, kā autodidaktam jāmācās vienkārši no skolotājiem. Kāds arī principā ir bijis, jā, visās līnijās. Un es visu mūžu esmu mācījies, un man mācos vēl tagad joprojām, un tad man izveidos tas, ka kaut kā, nu, tā kā misionāram jābūt. Nu, kaut kas jāpaveic, kaut kas interesants, labs, paliekošs. Nu, tad pēdējā laikā es esmu sapratis no tā, kas ir darīts gan radio ziņā, gan televīzijā, nu, tātad gan mēdī laukā, gan kultūras laukā, gan sporta laukā, gan vēl kaut kādā, es nezinu, sacīvē, sociālās lietās, ļoti daudz sabiedriskām organizācijām strādāts un palīdzēts viņiem. Nu, ir kaut kas paliekoši jāizdara. Un es sapratu, ka ir Liepājas kultūras mantojums. Ne tikai Liepājas, bet arī, varētu teikt, visu Liepājas reģionu. Kultūras mantojuma saglabāšana kaut kādā veidā ir jāveic. Nu, to mēs iesākām 2005. gadā jau, ka Imants Resnis lūdzu pirmo simfonisko orķestru koncertu nofilmēt dažādām vajadzībām. Viņam pašam vajadzēja tikt skaidrībā, kas tur notiek, kas un kā, un tad jau sāk izmantot jau kā reklāmas un dažādu citu veidu lietas. Un palēnām visu to fiksējot līdz mūsu dienām, izveidojusies ir milzīga bagāža. Nu, tieši tāpat, kā jūs to tagad darat arī, ja? Ir Liepāja un vēl entuziasti, kas jūs esat, kas fiksē, dara, veido kaut ko. Jo te dzīves mirkļi paiet tik ātri un tik nemanāmi. Es tā padomāju, piemēram, šogad goda gada Liepājnieks. Skaista uztaisīta scenogrāfija, skatu attāli, Zigrīda uztaisīs teātri, jaunie aktieri ar Herbertu Lauksteinu uztaisījuši interesantu muzikālu uzvedumu. To starpā tiek sumināti šie gadu goda Liepājnieki. Un tad pilsētas vadība nav noorganizējis tā par ritīgam, ja? Cik nu mēs tur paši entuziasti visi aizgājām kaut ko piefiksēt. Ka šos pasākums kāds fiksē, ka tas paliek vēsturē. Tagad tā atnāca, puķīt iedeva, aizgāja,
Kas tur bija? Kā tas viss bija? Pļurts, nekā nav. Kaut kur mēs ļoti daudz grēkojam. Varbūt viens nepadomā, otrs nepadomā, trešais, ceturtais, tam līdzīgi. Vienkārši es sapratu, ka tie dzīves mirkļi gan labie, gan skaistie, vēl visādi ir tomēr jāfiksē, jo tā ir mūsu vēsture. Bez mūsu vēstures nebūs arī nākotnes. Skaļi vārdi noteikti tev teikt visur kaut kur, bet ja vienkārši tas nonācis līdz apziņai, zemapziņai. Ja? Un ja tu vari kaut ko mazāko izdarīt šī laikā, tas pārējais viss ir tāds. Autu iedzer, tu viņu izšķurā, vēl kaut kādas baudas un visādas citas lietas, mantības un kaut kas tevis nav, te nav. Bet tas, kas paliek globāli tajā visumā kaut kādā veidā, tā ir lielākā vērtība. Tad ir vērts.